Labvakar, ir sestdienas vakars, pulkstenis ir tieši 8:30, garāža 48 Valmierā, un mēs apskatām nākamo projektu. Un tas ir justaround.me. Tas ir domaina nosaukums. Iesim iekšā un paskatīsimies, kā viņiem iet. Labvakar! Labvakar! Sveiki! Nu, kā jums iet? Paldies! Strādājam, cenšamies. Nu, ko jūs esat uztaisījuši? Mēs taisam ideālu aplikāciju, kur palīdzēs cilvēkiem tikt pie dīliem savā apkārtnē. Es jums varu parādīt, kur tā kā karte, un kartē atrodas cilvēciņš, un tad, kad viņš tā kā atrodas kaut kur pilsētā, tad apkārt kartē viņam parādās punktiņi, bet tas viss būs ar smukām bildītēm sataisīts. Tā daļa vēl nav uztaisīta, tā kā mums vēl top, tā kā šobrīd tikai pagaidām karte, bet tas tur cilvēciņš, un šis ir list views, un tās lielās bildes smukās viesnīcas var atvērt tādā pa visu ekrānu, varēs atvērt un tā kā izvēlēties, un tepat arī viņu nobūkot. Tālāk būs. Lieliski. Jā. To jūs visu uztaisījāt pa vienu dienu, principā? No rīta bija, šeit jūs varat redzēt stāfels, šitas jau ir kaut kāds centrēts zīmējums. No rīta bija mock-ups pirmais. Tā, mēs esam noklāsuši. Rekur. Šeit, es varu parādīt. Ir, jā. Tā. Nē, tie ir, jā. Šitas jau ir otrais mock-ups. Vai mēs ar šito sākam? Rīt pilnīgi, tikai 4 gulti. Jā. Šitas, ar šo te mēs sākām no rīta. Šo mēs atnācām no rīta, uzzīmējām, un to mēs esam uzprogrammējuši par šo te laiku. Un tagad jums uz rītdienu vajag vēl uzprogrammēt ko? Patiesībā mums visi dati ir, mums vajag smuki uzkārtot, lai pa lielam šeit pa visu ir domāta lielas smukas bildes, jā. Tur smuka viesnīca, smuks numuriņš, smuki ēdieni. Nu, tad mēs tagad taisam to, lai tās bildes atrādītos. Mums visi tie dati jau ir jāpabeidz tikai. Tā. Un garāžā jūs piedalāties pirmo reizi? Kurš? Mēs esam pāris veterāni un pāris ir pirmo reizi. Cik ir veterāni? Mēs veterāni esam trešo reizi. Trešo reizi. Un kurās pilsētās pirms tam bija? Rīgā 2 reizes un šī Valmiera 3. pa Latviju. Bet mēs apsolījām garāžas organizatoriem uz Sanktpēterburgu aizbraukt septembrī. Izstāstiet tādu lietu, ka jūs tomēr satiekaties pirmo reizi. Nav tā, ka jūs gadiem esat strādājuši kopā. Kā kurš? Mēs esam pazīstami savā ziņā cilvēki. Bet kā izdodas sadalīt tos uzdevumus? Pēc kāda principa jūs sadalīt uzdevumus? Patiesībā katram jau arī ir savs uzdevums. Pirmais ir izplānot to produktu, jā, tur vajag kaut kādu redzējumu, jā, un es teiktu, ka vajag kaut kādu pieredzi. Viens cilvēks strādā pie tā redzējuma. Patiesībā nē, tur vajag komandas darbu, jo... Pēc tam, kad jāstrādā patstāvīgi? Un pēc tam mēs daudz lietas darām arī no mārketinga viedokļa. Visi sociālo tīklu profili un tā programmētāji viņi savā starpā sadala darbus. Mēs tur tikai viņus piegādājam apgādājam ar materiāliem. Tā varētu. Bet nesanāk tā, ka kāds sēž un gaida un saka, ko man tagad darīt? Ko man tagad darīt? Katrs 15 minūtes. Patiesībā te jau viss sanāk uz brīvprātības principu, un katrs tad līdz ar to kaut ko dara, lai tā lieta tā kā... Katrs ir ļoti pašmotivēts un viņš nesēž un negaida. Tur jau ir būtiski, vai tev interesē tas projekts, ja tev neinteresē tas projekts, vai arī negribēs neko darīt. Tieši tā. Ja ir laba ideja, tad tāda motivācija papildus nav nepieciešama. Un kas notiks rītā? Rītā mēs dzersim alu droši. Visu dienu, kāds nav ko darīt. Tāpēc, ka viss būs uzteicis. Nē, mums no rīta ir plānota pietiekami liela mārketinga kampaņa priekš tādu startup, kas ir tapu 48 stundās. Mēs plānojam reklāmas aktivitātes vairākās valstīs, lai dabūtu pirmo dolāru nopelnīt, pirmo viesnīcas rezervācijas ar mūsu jauno aplikāciju. Tas ir reāli, tā grūti pastāstīt. Izklausās fantastiski. Mums jau ir iestatīta kampaņa, mēs gaidām tikai nospēc temperu viņu palaist. Tā kā viss ir gatavs. Labi, tad novēlu jums veiksmi. Jā, paldies. Tiksimies rītā. Jā, līdz rītam.